kaut ko mācies tam pārlaizt. Nē, Udze pasaka, tu kaut ko mācies. Es arī nē! Ko tu mani uzskati? Es nezinu, bet es neko tie palādzumā nezinu. Tu špikeru uztaisīji? Jā, bet es nevaru izvērt, tas skolotājs mani blēņš visu laiku. Mēs izgāzīsimies. Džeki. Vai vēlaties palīdzēt savam draugam pārbaudas darbā, bet skolotāji visu laiku skatās uz tevi? Mums ir risinājums. Nāciet, es jums parādīšu. Varētu derēt. Es dzirdēju, ka jums vajag palīdzību ar špikeru nodošanu. Nākt, es jums pastāstīšu, kā mums to darīsim. Manuprāt, vieglākais risinājums būs taisīt katapultu. Un, lai izdarītu slepeni, mums viņa ir jāizšauj 30 grādu leņķī. Tātad zīmējam pamatu. Pamats gatavs. Un, kā jau es teicu, mums ir jādabā, lai objekts aizšaujās 30 grādu leņķī pret horizontu. Kā to izdarīt? Nu, galvenais, kas mums ir jāzina, ir, ka šeit ir 60 grādu leņķis. Kāpēc? Labs jautājums. Šo līniju mēs pagarinām un savienojam ar šo. Pieņemsim, ka šeit sanāk 30 grādu leņķis. Tad tālāk šeit sanāk 90 grādu leņķis. Un tad jau pamat matemātikas zināšanas. Pie paralēlām taisnām krustojoties, iekšējie šķērsleņķi ir vienādi. Tātad arī šīs leņķis būs 30 grādu liels. Un, turpmāk jau pilnīgi redzams. Tie pretējie leņķi arī ir vienādi. Un tātad arī mēs dabūnām mūsu 30 grādu leņķu šāvienu. Katapulta gatava. Kā viņa ir pielāgota tam, ka viņa izšaujās 30 grādu leņķī? Kā jau es stāstīju sākumā, šeit ir 60 grādu leņķis. Tas, ka tur ir 60 grādu leņķis, nodrošinās to, ka objekts, svirēji atsitoties pret šķērsām novietotu dēli, izšausies 30 grādu leņķī pret horizontu. Kā arī, lai būtu pēc iespējas precīzāks ātrums katru reizi, šeit ir šķērsām pieliktas dēlis, pret kuru var šādi izdarīt, un tad atlaist. Wow! Izmēģināsim nākamā brīdis. Lūdzu, aiziet! Gatavs ir